Plāns saplānots 10 minūtēs. Bet nebija varianti teorētiski, šeit bija. Mazāk, beigās, te bija 75, te bija 80, īstenībā beigās 75 jau pieskaidrs to teklāni. Mums būs maza ķekavas ekskursija, bet droši vien pats svarīgākā izņemot nebūs ķekavas vistas. Jā, es gribēju, te bija tās vistas, te bija broileri, te bija kādi dumbru cāri, tur te ir sprost vistas, to neviens netaksta. Tad īstenībā ļoti gara un pilnīga Dolas salas apskate. Bet nu viss tik skaisti, tā kā pa ceļiem. Nu, kur var kļūdīties? Kur var kļūdīties? Nekur. Vai kāda jauka melnzeme? Nē, no. Esam jau pie 21, vicojam lejā un turpinam uz 23. Bet mums vajag, 32. Bet mums vajag pa to pusi. Paugurs vai kaudze. Koks, šī ir ēka, koks ziemeļaustrumu pusē. What the hell? Kas tā par ēku? Es domāju, ka tieši tā taisni pāri. Jā, bet ceļš tev iet atpakaļ. Nemanāms purs. Jā, tā būs tuvāk. Neizsies, ka es saku. Varēs šķērsot. Tu domā, ka te ir liela bunkura bedra? Nu, pagaid, tas ir tuvu nākamajam ceļam. Tam jābūt tur. Mēs 58 nepaņēmām. Taču mēs atpakaļ ceļā ņemam. Kā mēs apkaisiet? Gribu teikt, mēs esam šeit, 58. Mēs nesam garām viņam. Pienāca elektrolīnijas. 1, 2. Nu, tad jau mums iekšā jāskrien. Tu kaut kā uz 59 koncentrējos. Ak, Dievs, lohi. Esam tādi lohi. Taču tev vajadzēja pārskriet pāri. Nē, jā. Es negaidīju kaut kā, jo man ir kartē iezīmēts pāri. Nu, ne pāri, bet nav īstas punkti. Pāri? Vai? Blin! Vai vēl priekšu? Es domāju, ka te ir sarkans iezīmēts, bet nē, ir vienkārši punktots. Rekur, laikam jau viss iekšā. Tā, te uzreiz jābūt kaut kam pa labi. Mazam. 2 piebraucamie ceļi, un tad būs mūsējais. Tā, es pieļauju, ka šis ir tas ceļš. Un mums vajag kaut kā tā paslīpo. Au! Arī. Šeit brilla palīdz. Tas ir tik grūts. Pamat. Tas lēnais grimiens. Tījos. To. Kur slēdz cilvēkus lejā.
Kas? Nu, nē, man liekas, ka uz priekšu, ne? Nu, skaties, te gar krastu nekā nav. Betona bloks, un šis ka pašā ūdens malā. A ceļu redzējāt šito? Nē, šito ceļu, es domāju. Viņš jau uz priekšu ir, ne? Re, kur ir? Woo! Stunda 56. Nē, nu it kā jābūt ir. Un kas laika ziņā vismaz plānam ir jābūt. Un šis ir tāds skaists, rogainīgs, gribas teikt. Vienkārši kā pārgājiens. Sveiki! Un te gar žogu iekšā. Re, kur ir, jā? Te tās stāvkrasts ir. Opa! Opa! Okay. Kaut mums tagad uz priekšu turpināt. Jā, re, kur taisni. Gatavoju zaļo māju. Jā. Jā. Es domāju, ka nav ko. Divas stundas 47. Būtībā 2-3 punkti līdz finišam un stunda. Bet nu liels pārskrējiens. Kā jums šķiet, elektrolīnija vai ceļš? Šosa? Principā var. Nu. Man jau līdens. Nav slapš. Es domāju, ka mēs krietni ietaupījām. Vēl principā stunda. Pašlaik pēc plāna paņems viss. Būtībā līdz šim brīdim joprojām tā viena kļūda. Ļoti skaisti kopumā. Sākam nogurt. Ko vēl stunda. Es domāju, ka es pie viņa turēšos un iešu. Pagaidi. Давай. Да. Я.
Svaigi dūmi to palīdzēs. Tad bija ļoti labs tāds šķērsošana. Tur ir žoks. Un tur ir vēl viens žoks. Un šeit, ka mums vajag tā. Tur ir vēl viena māja. Vai te pa starpu var? Viņš saka, ka viss būs labi. Tā vienmēr ir. Otrs pustapīgā. Es arī vadātājā zinu, kur to katra sekunde svarīga. Un tu skrien pie pirms un kārtējās tās elektrības mājas. Un tur, protams, nav norādīts dienvidu, ziemeļu vai kura pusi. Metāla durvis. Nu, mēs varēsim tur? Šeit. Šeit, tas ir čaks. Priekšā ir sēta. Bet viņi ir apejama. Es zinu, ka šeit pat nav norādīts. Tiltiņš, ne? Kur ir? Tas ir tiltiņš? Jep. Es nezinu, ģirt it kā mežonīgi liela truba, bet reāli ļengans kājas. Tas ritiens nebūtu forši. Nu, blin, mums ir pusstunda. Mums ir jāņem kaut kas, mēs nevaram neņemt. Tā 49. 49 man šķiet baigi tālu. Ar baigo līkumu. Es vairāk pieļauju, ka mēs varam paņemt 23, 22, jā. Tāpēc šitas ir tas, tas arī nav tas. Mums vajag... Kur tur ir ceļš? Līdz galam taisnē. Aiziet. Nav. Blīn. Tur? Tur laikam tur mašīna stāv. Mums vajag arī magēt, jo tur vienkārši skriet. Tur ir sāta, vai ne? Jā, tiesa, kur ir sāta. Jā, mums laikam tur vajag. Laikam, ja tur var. Te ir žoks. Man ir tāda aizdoma, ka viņam nebija jābūt tur iekšā. Teiks godīgi, mums laikam nav laika. Jāskrien finiš. Ģirt nav. Mums ir 8 minūtes. Pagad, šis ir pareizais ceļš. Neka tās mājas ir. Sporta centrs ir tur, vai ne? Sporta centrs. Gājām pēc dzīvnieku. 8. Jā.
Nē, 7. Mēs veicām pilnīgi liekus 2 kilometrus. Pilnīgi liekus. Vienīgais, ko no mēs 2 kilometriem ieguvām, bija 7 soda punktus un 2 nepaņemtus. Sāpes. Atgājis, nomazgājies tīrs, var padomāt. Sākums būtībā te bez kļūdām un īstenībā ar diezgan foršiem šortketiņiem, nekas liekas. Nedaudz piesprūdām pie 31, bet pati lielākā kļūda bija tāda, ka mēs skrējām pa to garo valni. Es tur kaut ko baigi aizrunājos pa bērnību. Ģirds meklēja zivjaudzētāju, bet viņš viņu neredzēja. Un tad mēs paskrējām garām 58. Es kaut kā savā galvā domāju, ka mēs viņu ņemsim pēc tam atpakaļceļā. Protams, ka nē, tā nebija. Mēs aizskrējām līdz pat tam grāvja galam. Jā, tad atkal pieņemām nepareizu lēmumu. Manuprāt, mēs skrējām atpakaļ uz 58 un skrējām uz 59, bet būtībā vajadzēja droši vien, ka paņemt 59, tad skriet atpakaļ uz 58, paņemt 63 un tad turpināt ceļu, lai atpakaļ ceļā nebūtu jāņem. Bet nu neko, paņēmām visu tieši tāpatās, zaudējām tur, es domāju, kādas 5 līdz 10 minūtes. Bet pats trakākais bija atpakaļ ceļš. Būtībā šeit pie finiša mums vēl bija pēc 14 un 13, pie 13 mums vēl bija 20 līdz 25 minūtes laika mums bija. Un ilgi nedomājot, domājam, paņemsim 23, 24, 22 un te patās jau tas vien ir. Paņēmām 23, skrējām uz 22 un tad notika kaut kāds pats lielākais fiasko. Mēs skrējām pa šo ceļu un kaut kā mēs gribējām, es nezinu ko, bet tā kā nogriezt šo ceļa daļu, kā rezultātā mēs kaut kādā veidā nonācām šeit. Un jā, nepārbaudot, vienkārši sākām skriet gar šeit, gar dārzņiem, un mēs domājam, ka mēs esam šeit, bet skrienam šeit. Un mēs aizskrējām līdz pat ķekavas vista audzētavai. Un mēs esam šeit, un mēs nesaprotam, kas notiek. Skrienam apakaļ, un nevar saprast, kāpēc tik tālu jāskrien. Beigās mums, jā, divnieki izmaksāja 7 soda minūtes, vēl to otru divnieku mēs pat nepaņēmām, jo, jā, jāsaka, fiasko. Bet citādi baigi labi, paņēmām lielu distanci, bija jauks laiks, Dolas sala vispār baigi labā vieta, kur skriet. Tā nu lūk īsamā. Kopvērtējumā mums sanāca 90, laikam, 98 punkti. Nu, ar 7 punktu sodu, laikam. Bet tā, vispār pasākums ir pozitīvos zīme. Ģirds visu laiku uztraucās, kā būs ar muguru. Nu, ne, īstenībā es uztraucos, kā būs ar viņu muguru. Viņš jau teica, ka viss būs baigi labi, jo viņš visu nedēļu mocās ar muguru, ka nevar izkāpt ārā no mašīnas. Tad te pēkšņi noskrien 35 km. Tā, lūk. Ko? Tad tūlītās notiks apbalvošana un viss. Un tad mums paliek vīru ieskaite. Vīriem trešie. Mārtiņš Salnājs un Guntars Saidāns no spalvainām pēdām. Viņiem 114 punkti, pats ik otrai vietai. Un otrajā ar tiem pašiem 114 punktiem ir Velmana, Valters Vejs un Artūrs Kančs. Pēc Č nāk es. Jā. T burts tur nav vēl pavi. Un pirmajā vietā Riga Adventure Team, Mārtiņš Ozoliņš, Jānis Ķemers. 117 punkti. Bārtas palika tur patās aiz trīnieka. 2 punktus.